Esiet sveicināti, cienījami televīzijas skatītāji. Ar jums kopā ir Reinis Lasmans. Šobrīd Latvijas politikā ir ļoti saspīlēta situācija. Pirmo reizi Latvijas Republikas vēsturē valsts prezidents ir rosinājis Saeimas atlaišanu. Viņš to nedarīja ne Lietusargu revolūcijas laikā, ne 13. janvāra grautiņu laikā, bet ļoti īsi pirms savas prezidentūras beigām. Rezultātā šī gada 17. septembrī notiks 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanas. Un bieži sabiedrībā tiek diskutēts par to, ka ir nepieciešams jaunas sejas Latvijas parlamentā. Tādēļ aicinājām uz diskusiju 3 partiju jauniešu pārstāvi. Tad uzsākam diskusiju ar 3 jauniešu pārstāvjiem un sāksim iepazīstināt pēc reitingiem augstākajā saskaņas centru pārstāvu Elizabete Krivcova. Un Vienotību pārstāv Ivars Bandonis un visu Latviju pārstāv Jānis Ieselnieks. Un tad pirmais jautājums būs, ko jaunieši dara priekšvēlēšanu laikā? Jaunieši piedalās vēlēšanu kampaņā diezgan aktīvi, gan kā kandidāti, gan kā atbalstītāji. Tāpēc diezgan aktīvi viss notiek. Mēs tur palīdzām gan reģionos, gan internetā, gan centrā reklamēt mūsu partiju, mūsu idejas, iegūt vairāk atbalstītāju, tāpēc jaunieši ļoti aktīvi iesaistās. Lai labāk virzītu mūsu idejas, tad mēs arī nolēmām jaunieši apvienoties, nevis cīnīties katrs par sevi, bet cīnīties par kopīgām idejām un par to, ka, protams, mēs kā jauna paudze, mēs gribam kaut ko mainīt arī partijā. Mēs iesaistamies, jāsaka to, ka vairākos līmeņos. Pirmais jau, protams, ir, kad mēs vienmēr paši kandidējam un esam deputātu kandidāti, teiksim. Otrs iesaistas līmenis ir, protams, kad mūsu jaunieši, kas ikdienā piedalās valdes sēdēs, apmeklē mūsu organizācijas pasākums, pārstāv mūsu arī politisko viedokli, viņi ir deputātu kandidāti, asistenti pirmsvēlēšanu posmā, respektīvi palīdz deputātu kandidātiem ar aģitāciju, teiksim, konsultē viņus. Mums ir arī pietiekami kandidāti gados, un jauni cilvēki parasti ir tie, kuri ar modernām tehnoloģijām ir uz tu. Tad milzīgs pienesums arī, protams, ir šajā sfērā. Mēs iemācām, kā vajag lietot Twitter, kā uzrakstīt savu blogu, kā viņu publicēt. Kā ir visu Latvijai? Tur varbūt ir citāds gadījums, ka visu Latvijai jau ir radusies uz jauniešu bāzes. Tieši tā, te varbūt ir pat jautājums ne tik daudz, vai partija ieklausās jauniešos, kā jautājums, vai jaunieši ieklausās citās paudzēs, jo, teiksim, partijas kodolu aktīvistu, gan lēmēju vidu vēsturiski veido tieši jauni cilvēki, jaunieši, kas ir šajā organizācijā jau no skolnieku gadiem bijuši, pēc tam studenti un tagad jau jaunie politiķi, un mēs darām visu, ko esam darījuši līdz šim. Kā ir ar šo te jauniešu radikālismu? Vismaz, kas attiecās uz mums, tad jaunieši ir dažādi, tāpat kā visās paudzēs. Dažādi cilvēki ir gan, kas ir vidēji, teiksim, varbūt principiālāk, radikālāk noskaņot, ir, kas ir mērenāk par vidējo, teiksim, partijas kaut kādu līmeni, un tas ir, faktiski visās paudzēs vienādi, teiksim, kāds man novērojams, kad, ja tu esi aktīvs sociālos tīklos, viss, tad, vienmēr atradīs kādu tavu neuzmanību, kur, teiksim, politiskie konkurenti var izmantot pret tevi. Ja tu esi aktīvs, ja tu neko nedari, ja tu klusē, tu nekontaktējies ar cilvēkiem, tad arī neko nevarēsi izvilkt. Tā situācija. Manuprāt, jaunieši ir radikālāki, un tas ir pareizi. Jo laiku pa laikam ir jāatsveidzina tas idejas, tas vērtības, par ko mēs iestājāmies, jo laika gaitā, ja tu dari, tu esi spiests iet uz kompromisiem, tu zini, kas ir kaut kas grūti izdarāms, un pēc tam tev vairs nav tas spēka, tas enerģija sākt visu no jaunu, sākt pa īstam un darīt pareizi. Un tāpēc tā arī jābūt, ka jauniešiem tas idejas jāklasa tā kā tīrākā veidā. Ka ja problēmu nesaukt vārdā, tad viņu nevar arī atrisināt. Tāpēc kaut ko noklusēt, manuprāt, nav nekādas jēgas, jo tas nepalīdz atrisināt šo problēmu. Tā īsti kā vienotība ir ar radikāliem jauniešiem. Nepārprotam, jauniešiem vienmēr jau tās idejas ir drošākas, tādas radikālākas, vienmēr jau ātrāk gribās kaut kādas pārmaiņas, izsniegt kaut kādas rezultātus sasniegt, bet šim radikālismam ir svarīgi saprast, ka ir tās divas izpausmes, viena tā negatīvā, ko jūs pirms tam minējāt, kad iet iemest ar krāsu par partijas buņģas logiem, vai iet sadauzīt mašīnu ielā, vai izsist logu, tas, es domāju, nevienam nav vajadzīgs, un tas ir tā negatīvā izpausme. To mēs par ekstrēmismu saucam. Jau ekstrēmisms. Mēs jau parasti cenšamies būt tādi konservatīvāki, jūs teicat, tomēr
vadošā partija. Ar mums ar tām radikālām darbībām ir kā ir, bet šad tad mēs kaut ko drošsirdīgāku un atklātāku, protams, ka uztaisam. Manuprāt, tieši jaunieši var kaut ko mainīt šai lieta, un, teiksim, mana pārliecība, ka Saskaņas centra nākšana valdība, tas būtu vēsturiskais moments, kas ļautu parādīt, kas ir Saskaņas centrs, un ļautu pēc tām domāt, ko tad mēs darīsim tālāk pēc būtības, jo tagad runa ir vairāk par cilvēkiem, par vēsturiskiem aizspriedumiem, nevis par to, ko mēs darīsim. Jūs jau pārgājat uz šo reālu politiku, par vēsturi, par aizspriedumiem, līdz ar to varētu parunāt par sadarbības ar dažādām partijām. Kā jūs, kā jauniešu pārstāvi, jūtaties, ar kurām partijām jūs būtu gatavi sadarboties? Un tas tiek plaši vienmēr diskutēts, iespējamiem koalīcijas variantiem. Es gribētu varbūt novērst to jautājumu, ar kurām partijām tu iesi, bet kādi ir tie mērķi un ko tu vēlies sasniegt. Ja, teiksim, skaidri nodefinē, kas ir mērķi, kādi ir uzskati, ja, tad jau tie līdznācēji, kas atbalsta šos mērķus, viņi arī atrodas. Zem kādiem principiem. Pirms pagājušajām vēlēšanām ļoti skaidri bija, ka Saskaņas centrs un Vienotība diskutēja, un tur bija tas lielākais šajās okupācijas atzīšanas jautājums. Jā, tā bija. Vai tas pats būtu arī, ja jauniešu pārstāvi diskutētu, jūs arī pastāvētu uz šo vēsturisks Latvijas vēsture ir jautājums, par kuru ir jābūt skaidrības starp politiskiem spēkiem, kuri grib strādāt valsts attīstībai nākotnē. Mums par vēsturi arī un tieši par okupāciju ir savs viedoklis, kas varbūt vēl ir jauniešu daļas, lielas daļas viedoklis, jo kā ir, bija vai nebija? Es pateikšu, tā ir runāja par okupāciju, ir arī viens zemteksts. Kad mēs runājam par faktiem, mums nav nekādu strīdu, visi piekrīt, ka Latvija bija vārdarbīgi pievienota Padomju Savienībai. Bet, kad runa par jautājumu okupāciju, šim jautājumam ir dažādi konteksti un būtībā Krievu sabiedrība, kuru liela daļa ir arī mūsu vēlētāja, viņi uzskata, ka līdz ar to pasaka, ka Krievi šeit ir sveši un viņi nav šīs valsts sastāvdaļa, viņiem jābrauc prom, galīgajā variantā. Tāpēc es teiktu, man nav problēma atzīt okupāciju, bet jūs pretī atzīstiet, ka Krievi ir Latvijas mazākumtautības, respektīvi ar nacionālas mazākumtautības ar visām tiesībām, un, piemēram, ar tādu faktu, ka Kārlis Ulmanis ir bijis diktators. Ja jūs atzīstiet šos faktus, respektīvi sakiet, ka Krievi ir, viņi paliks šai valsti, viņi ir piederīgi šai valstī, tad man nav problēmu nosaukt to vārdu okupācija. Bet tik tiešām nevajag man ar to vēl iedot mums tādu Trojas zirgu, kā ar to mēs pateiksim, ka Krievi nav šīs valsts sastāvdaļa. Kāds viedoklis visu Latvijai? Saprotiet, katrā vēstures posmā ir, citas tradīcijas, un mēs nevaram ar šodienas skatījumu skatīties uz viduslaiku monarhijām, ja, jo tas bija tāds laiks, kad visā Eiropā un visā pasaulē bija karaļi, monarhi un tam līdzīgi. Tāpat 30. gadu Eiropā, faktiski arī demokrātijas bija uz vienas rokas pirkstiem skaitāms gandrīz, ja, un līdz ar to, tas bija tāds vēsturisks konteksts, un mūsdienās ir pilnīgi savādāk. Man nav nekādas problēmas, nebūtu nekādas problēmas atzīt visus šeit dzīvojošos Krievus par mazākumu tautību, tādā tradicionālā izpratnē. Ja vien nebūtu, ja šī visa kopiena atzītu Latviju kā latviešu tautas pašnoteikšanās centienu rezultātu. Bet tad, kad es redzu 9. maijā svinam Latvijas okupāciju pēc būtības cilvēks gan ar sarkanajiem karogiem, gan ar kaimiņu valsts karogiem, tad es viņus neredzu kā minoritāti, bet es viņus redzu kā 5. kolonu šajā. Protams, tie nav visi Krievu tautības cilvēki. Līdz ar to, mēs vērtējam individuāli, kāda ir katra šī citautieša attieksme pret Latvijas valsts, pret latviešiem, pret Latvijas valsts, pastāvēšanas jēgu, un ja mums šie pamati ir kopēji, ka mēs Latvijas nākotni redzam aptuveni vienādās krāsās, tad tur nav problēma sadarboties. Ja, pasakiet, bet kāda loma ir vieta tad Krievu minoritātei? Viņiem nav tiesība noteikt, kas notiek šai valstī, bet kādas tad tiesības jūs Krievu kopienai iedodiet? Manā skatījumā, ja no Latvijas labprātīgi aizbraukt cilvēki, kuri šeit nejūtās kā mājās, kur labprāt dzīvot zem citu prezidentu nosaukumu, ja,
tad nu, teiksim, šie aktīvi, šie kūdītāji, tad atlikušā daļa, es domāju, būtu ļoti liels iespējas uz dialogu un uz vienotu sabiedrības veidošanu beidzot Latvijā. Labi, tik daudz par nacionālajiem jautājumiem. Cik saprotu, vienotībai ar šādu okupācijas atzīšanas faktu, nu, tad viņi varētu it kā sastrādāties, ka nebūtu. Nu, tāda bija kritērija, ko tāds, vai ne? Bet tika izvirzīta un... Nu jā, tā par jaunām sejām jaunajā parlamentā bieži tiek runāts par, ka vajag pirmkārt iesaistīt jauniešu, otrkārt vajag vispār jaunas sejas. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši īsu video materiālu, kur uzzinājuši cilvēku viedokli par to, par ko te vajadzētu balsot un par ko viņi balsos. Par tiem pašiem veciem cilvēkiem vai par jaunajām sejām. Par jauniem. Kāpēc? Tāpēc, ka es uzskatu, ka ir jādod jauniem cilvēkiem iespējas un neesmu īpaši stāvā sajūsmā par to partiju, par ko es iepriekšējā reiz balsoju. Es domāju, ka par jauniem noteikti. Kāpēc? Lai kaut kas mainās. Var balsot arī par kādu no bijušiem, bet par jauniem noteikti jābalso. Kāpēc? Lai ienākt jaunas vēsmas un ticība mūsu nākotnes uzlabošanai. Es savu izvēli nemainīšu, balsošu par jau esošu partiju, kas arī bija iepriekšējās. Par jauniem, tikai par jauniem. Par jauniem. 100%. Kāpēc? Tāpēc, ka bijušie mūsu valsti iedzina nabadzībā un morālā degradācijā. Un man viņiem vairāk nekādas uzticības nav. Skaidrs, ka par veciem kandidātiem tur jau neviena nav principā par ko vēlēt, bet ar jaunajiem ir vienkārši tā, ka uz doto brīdi arī neesmu līdz galam sapratis, kas no viņiem vispār kaut kas ir, jo kurā gadījumā tās kuras te plašās publikas saziņas līdzekļos zīmējās, viņi jau patiesībā ir tieši tādi paši. Kā mēs video materiālā redzējām, tauta diezgan viennozīmīgi izsaka atbalstu jaunajām sejām parlamentā. Nu, un jūs kā jaunieši kandidējat šajās vēlēšanās, vai kā jūs redzat šo nepieciešamību pēc jaunajām sejām parlamentā? Kā jau sākumā minēju, jā, es kandidēju, jā, un es būtu tiešām ļoti pārsteigts, jā, pie 94–95% vēlētāju viedokļu jāatlaiž parlaments esošais, jā, kāds būtu teikt, ka nevajag jaunas sejas, jā. Principā, protams, kad jauniem cilvēkiem ir jābūt politikā. Politikai ir nepieciešams jaunas idejas. Es uzskatu, ka parlamentā ir jābūt jauniem cilvēkiem, bet nevar arī viss parlaments sastāvēt no 25-gadīgiem cilvēkiem. Tas, protams, ir jāapzinās, jo ir jāpārstāv pensionāru intereses, ir jāpārstāv ģimeņu intereses, ir jāpārstāv mazākuma tautību intereses un daudz citas intereses. Es teicu, mums vajag jaunas idejas, un respektīvi tā jānāk jaunai paudzei, kas būtiski atšķiras no vecas paudzes. Un šeit, manuprāt, mēs tik daudz, mums tik daudz bija vēlēšanas, vienmēr mēs ievēlam kaut ko ne to. Un te man gribas atcerēties tādu vecu gudrību, ka katrai tautai ir tāda valdība, kura viņa ir pelnījusi. Un tas nozīmē, ka mūsu tauta ir pelnījusi tādu valdību. Tas nozīmē, ka tādu parlamentu, kas viņam nepatīk. Un tik tiešām tagad jautājums tām vēlētājām, izdomāt varbūt citus kritērijus, kā šoreiz vēlēt. Varbūt palasīt, ir tagad interneta vietnes, kur notiek tas diskusijas, kur var uzdot jautājumus. Varbūt vienkārši piedomāt, kā es balsoju pagājušreiz un kā man jābalso tagad, lai tik tiešām atnāktu cilvēks ar jaunām idejām un jaunām spējām. Kā mēs redzam, ir vairāk cilvēku, kas darbojas partijas jauniešu organizācijās, tādēļ varam cerēt uz kvalitatīvu paudžu maiņu Latvijas politikā. Bet politisko partiju jauniešu organizācijas nav vienīgais veids, kā sekot politiskiem notikumiem valstī. Sekot aktualitātēm var arī caur nevalstiskajām organizācijām, tādēļ devāmies ciemos pie vienas no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā – Sabiedrības par atklātību Delna. Mēs vismaz paši sevi saucam par politikas un pretkorupcijas sargsuni. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies veikt daudz un dažādas aktivitātes tā, lai mums būtu godīga, atbildīgāka un no korupcijas brīva galvenokārt politika, bet mēs cenšamies arī pievērsties privātajam sektoram, sabiedrības apziņai un kas ir cits nokļuvis mūsu uzmanības lokā. Par finansējumu tīri Delnas budžets pagājušajā gadā bija 207 000 latu, trešdaļā
aiziet atalgojumam un pārējais aiziet biroju uzturēšanai un šīm sabiedriskajām vai arī cita veida aktivitātēm. Kā jūs sadarbojaties ar citām nevalstiskajām organizācijām, vai tas vispār notiek? Ir virkni tādu labu sadarbības piemēru. Piemēram, tagad pirms vēlēšanām Dēlni bija viena no organizācijām, kur aicināja visas pārējās politikā ieinteresētās sabiedriskās organizācijas uz tādām periodiskām katras 2 nedēļas sanāksmēm, tā lai minimums saprast, kas ir tas, ko viena vai otra organizācija plāno darīt, un lai būtu arī varbūt kaut kādi sinerģijas sadarbības punkti. Kā ar kādiem nākotnes projektiem, vai ir jau tādi plānā? Aptuveni mēnesi pēc tam, kad būs zināmi jaunās Saeimas rezultāti, palaidīsim tātad šo interneta portālu Deputātus Dēlnis, kur ir plānots gan sekot līdzi atsevišķiem deputātiem, pareizāk sakot, nevis atsevišķiem, bet pilnīgi visiem, kā viņi balso, kāda ir viņa ienākuma, kompensācijas, viedokļi, gan politiskajām partijām, gan arī mums kā Dēlnai tiesiskuma un korupcijas novēršanas jomā svarīgiem likumprojektiem. Plānojam šī gada beigās pabeigt šo te valsts godprāta sistēmas novērtējumu, un tad tur, cerams, iznāks ārā vesela virkne rekomendāciju, kas tad mums radīs idejas tālākiem projektiem, bet tas vēl ir nākamā gada sākuma jautājums. Tas, uz ko mēs aicinām, ir no politikas atbrīvot politiskās partijas un īpaši politiķus, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ik viens no mums izmanto un arī informē savus radus draugus kaimiņus par iespēju svītrot politiķus no vēlēšanu biļeteniem. Kas tās lūdzu par to projektu kandidātu uz Dēlnes? Mēs paši neesam izmeklētāji, mēs ļoti daudz balstamies uz to, ko mēdī iepriekš ir rakstījuši vai rādījuši vai pētījuši. Mēs to saliekam vienkopus, tas, kur mēs paši pētam, ir viņu amatpersonu deklarācijas, ja kandidāti ir bijuši amatpersonas. Arī skatāmies nedaudz par viņu uzņēmumiem, ja viņi nāk no uzņēmējdarbības vidas, ko viņi ir darījuši, vai ir bijuši iesaistīti kādos lielos iepirkumos un tam līdzīgi. Šobrīd mēs esam tieši tādā pašā darba dunā attiecībā uz 11. Saeimu, jo pirms nedēļas vispār beidzās sarakstu iesniegšana, un tagad šo pirmo nedēļu mēs ārkārtīgi daudzu laiku pavadām visās iespējamās datubāzēs. Mēs redzam, ka tagad pirms vēlēšanām ir vismaz dažas no partijām tādus skandalozākos tipāžus izlēmuši sarakstā neiekļaut. Pēdējos 2-3 gadus mēs esam tā mērķtiecīgāk strādājuši ar brīvprātīgajiem, piesaistot dažādām citām Dēlnes aktivitātēm. Un tad, kad mums rodas vajadzība, tad mēs uzsaucam brīvprātīgajiem, hei, mums vajag palīdzību vai nevar kāds palīdzēt. Daudz partiju sarakstos ir sastopami arī jaunieši, kas kandidē 11. Saeimas ārkārtas vēlēšanās. To, vai jaunākie kandidāti ir arī jaukākie kandidāti, devāmies noskaidrot. Jauniešiem vienmēr ir tā iespēja, ka viņi ir jauni, viņi tās lietas uztver savādāk, un viņi vienmēr ir bagāti ar dažādām idejām. Ja varbūt tāds, kurš jau ir Saeimā jau nostrādājis vairākus gadus, viņš varbūt skatās savādāk, tad jauniešiem uzreiz ir cits viedoklis un uzreiz ir pavisam cita lieta. Viņi nāk ar jaunām idejām, jaunām vēsmām, un viņiem ir ko teikt. Man liekas, mums esam tieši tajā procesā šobrīd, kad mums nomainās paudzes. Ļoti liela daļa veco partijas biedru ir izstājušies, vai daži pārgājuši citām partijām, un tieši tagad notiek tā paudžu maiņa, kad ļoti daudz jaunie cilvēki stājas iekšā. Mums ir, es varu teikt, ļoti labi un atsaucīgi kolēģi, jo vienmēr tiekam uzklausīti, vienmēr atsaucās uz mūsu idejām un domām, un ir ļoti pozitīvi. Es nevaru neko negatīvu teikt par mums. Galvenais ir, ko tu pats dari. Kādas ir tavas idejas un kāda ir tava galva. Tevi neviens nebīdīs. Politika tas ir tik tāda, jāsaka, pat varbūt kaut kādā mērā dīvaina lieta, jo, lai arī ir kaut kāda kopējā sajūta, un tāpat tās ir koalīcija, Saeimā, un, protams, opozīcija, bet arī koalīcijas ietvaros notiek kaut kādas jautājumu risināšanas un kaut kādas berzēšanās, rīvēšanās, un tāpat tās ir arī varbūt tajās mazajās daļās. Tā kā tev pašam ir jāiet un pašam ir jāmeklē cilvēki, ar kuriem iet kopā, tur nebūs tev patroni. Pilnīgi noteikti nē. Īstenībā man liekas, ka ļoti maz jaunieši iesaistās politikā, ka tas varētu notikt aktīvāk. Un motivācija noteikti varētu būt tā, ka viņi nav apmierināti ar pašreizējo situāciju Latvijā. Es domāju, ka šajās vēlēšanās droši vien, ka būs dažādas pārmaiņas, jo ne tikai jau zaļos zemniekus uzskata kā oligarhu partiju, protams, vienas no, bet tas jau ir vienmēr uz dažādām šīm te politiskajām aktivitātēm, kad kādreiz kaut kas notiek, tā uzreiz ir kaut kas izveidots un
spēlē ar dažādām kārtīm. Šobrīd īstenībā tikai tās grupas veidojās. Jā. Viņas tikai veidojās, jo mums vienkārši ir tik daudz darba. Jo pirmkārt tikko ir izveidota partija. Viņi ir pilnīgi jauni. Tāpatās es teikšu godīgi, ir vēl daudz cilvēku, ar kuriem es neesmu iepazinies personīgi. Tāpatās arī daudz mani nezina. Tā kā mums ir tik ļoti vēl jāstrādā, un arī šodien tieši jūs esat noķēruši mani pirms sapulces, un arī sapulces ietvaros mēs tāpatās domāsim, kā mēs varētu vienoties kaut kāds cilvēku kopums arī ar tiešām vienādām idejām. Mums ir visādas sēdes, visādas darba grupas, un, kā jūs teicat, man liekas, tieši šobrīd ir tas posmiņš mums, kad mainās paudzes, un īstenībā jāsaka godīgi, kad jaunos cilvēkus ļoti daudz uzklausa, un tiešām ņem vērā idejas. Ja es tikšu, tad man liekas, ka tā joma, kurā es strādātu, tā būtu izglītības joma, jo es pat esmu beigusi tikko arī augstskolu un tālāk studēju maģistratūrā, un man ir tūs tas studentu viedoklis, tā kā arī pašpārvaldē ļoti ilgi darbojos, tad, ir daudzas lietas, kas nav sakārtotas par tiem pašām šīm te izglītībām, kad cilvēks pēc vidusskolas aiziet mācīties. Valstī nav sakārtots, manuprāt, tas jautājums, kuras ir tās jomas, kurās tieši vajadzētu tālāk iet mācīties un pēc kurām tad arī beidzot tu varēsi dabūt šo te darbu, jo pat labam ir dažādas šīs izglītības jomas, tu viņās mācies, bet beigās paskatās, ka valstī ir ļoti liels bezdarbs. Protams, arī manuprāt, ka vajag sasaistīt kopā augstāko izglītību kaut kādā veidā ar profesionālo, jo, ja ir viens, tad nav otrs, un arī, protams, tas sasāpējušais jautājums, kurš ir mūsdienās par visām budžeta iespējām, finansēšanu un vispārējo. Tā kā izglītība man ir ļoti tūtēji. Jā, attiecībā uz jaunām sejām politikā un jauniešiem politikā tas neapšaubām ir virziens, kas vismaz vienotībā ir aktuāls. Mums ir ļoti aktīva jaunatnes organizācija, un ir viena daļa arī no šiem jauniešiem, kas ir bijuši aktīvi jaunatnes organizācijā, kas tagad arī ir iesaistījušies politikā un reāli arī strādā. Un, protams, mēs esam ieinteresēti, lai Latvijā būtu vairāk jauniešu, kas interesējās par politiskajiem procesiem, seko līdz politiskajiem procesiem, jo mums, prāt, tas arī nodrošina gala rezultātā kvalitatīvāku vēlētāja izvēli, par kuru partiju balsot. Redzam, ka tomēr šī deputāta kandidāta vidējais vecums ir ievērojami zemāks nekā tas ir bijis iepriekš. Tātad mēs tiešām redzam, ka politikā nāk iekšā jauni cilvēki, un tas ir pozitīvi. Mūsu šī raidījuma tēma bija jaunieši Latvijas politikā, bet nākamajā raidījumā turpināsim sekot Saeimas ārkārtas vēlēšanām un pētīsim, kas ir oligarhija un cik liela ir oligarhu vara Latvijas politikā. Visu labu!